Sveicināti! Rīt mēs svinām Valentīna dienu. Tie ir tādi brīnišķīgi un skaisti svētki, kurus parasti svin visi mīlētāji. Bet šajā sakarā gribās teikt, ka ne tikai. Jo arī svētajos rakstos Bībelē ir daudz minēts par mīlestību. Un tas ir vārds, kas ir ļoti daudz minēts svētajos rakstos un baznīcas kontekstā. Apostols Pāvils pirmajā vēstulē korintiešiem raksta: Mīlestība ir pacietīga, mīlestība ir labvēlīga, tā nav greizsirdīga, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā nav nepiedienīga, nemeklē savu pašus labumu, neskaišus, nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā panes visu un uzticas visam, tā cer uz visu un iztur visu. Mīlestība nekad nebeidzas, praviešu dāvanas izsieks, mēlis norims un atziņa zudīs, jo nepilnīga ir mūsu izpratne un nepilnīga ir mūsu pravietošana. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šīs trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība. Rīt ir Svētā Valentīna diena. Kristīgajā tradīcijā tiek uzskatīts, ka Svētais Valentīns bija viens no bīskapiem, kurš ir miris mūcekļu nāvei Klaudija II laikā ap 270. gadu pēc Kristus. Un viņš ir bijis sodīts par to, ka viņš ir laulājis pāri, neskatoties uz Romas imperatora aizliegumu. Valentīns ar savām asinīm uzrakstīja vēstuli sava cietumsarga aklajai meitai ar parakstu Tavs Valentīns. Un meitene pēc vēstules saņemšanas esot dzīdināta, sākusi redzēt. Un tāpēc tiek uzskatīts, ka Svētais Valentīns ir atdevis savu dzīvību par mīlestību un par laulību. Pirmais, kas būtu minams šajā sakarā, ir tas, ka ticība Dievam un kristīgā ticība nenoraida mīlestību. Pavisam otrādi, iemīlēšanās ir tik skaista dvēseles kaislība, ko mums devis mūsu radītājs, un tā norāda uz divām lietām. Uz dabiskām tieksmēm, kas mudina mūs atrast pašu saderīgāko laulāto draugu, lai radītu bērnus, un otrais uz dvēseles skaistumu, ka tā uziet pateicoties mīlestībai. Šajā sakarā mums ir svarīgi saprast viennozīmīgu atziņu. Mīlestība, ja tā vispār notiek cilvēka sirdī, ir gaiša, priecīga un pacilājoša. Tā mudina darīt labu un vismaz tam, uz ko tā ir vēsta. Par mīlestību rakstījuši daudz izcilu autori mūsu vēsturē. Vispirms gribētos minēt apostuli Jāni. Jaunajā derībā savā vēstulē viņš raksta: Dievs ir mīlestība. Un tas, kurš paliek mīlestībā, paliek Dievā un Dievs viņā. Tas nozīmē, ka katrs mīlētājs ir tuvu Dievam. Savukārt Svētais Augustīns 4. gadsimtā rakstījis: Mīlestība ir dvēseles skaistums, un mīlestības mērķis ir mīlēt bez mēra. Un vēl citur viņš raksta: mīli un dari, ko gribi. Un šeit Augustīns atklāja to, ka mīlestība atmodina cilvēkā pašu skaistāko, cēlāko, un dara patiesi brīvu cilvēku, un dara to laimīgu un priecīgu darīt labu. Antoine de Saint-Exupéry rakstīja: mīlēt nebūtu nav skatīties vienam uz otru, bet gan kopā skatīties tai pašā virzienā. Skaisti, vai ne? Vēl Fjodors Dostojevskis, krievu autors, raksta: mīlestība ir tik visspēcīga, ka liek pārzimt mums pašiem. Imants Ziedvunis jau pazīstamajā dzejolī raksta: bez mīlestības nedzīvojiet. Un vēl viņš ir rakstījis: mīlestība ir vislielākā vērtība pāri ātomzinātnei, astronomijai
un to visgrūtāk atstāt, pierādīt un iešifrēt. Tai nav savas zīmes, tā ir par lielu jebkurai zīmei un visām zīmēm. Mīlestība ir katra nopietna Kristus sekotāja attieksmes un rīcības pamatā, un tā ir pilnība, uz ko tiekties mums visiem. Bet mīlestības var būt dažādas, piemēram, bērnu mīlestību uz saviem vecākiem, vai vecāku mīlestību uz saviem bērniem, kā to grieķu valodā sauc vārdā storge. Tas nozīmē priecājoties, rūpējoties, uzupurējoties par saviem bērniem. Tad vēl ir brāļu mīlestība un māsu mīlestība citam uz citu, vai arī puisim iemīlot meiteni, un otrādi, kas ir eros grieķu valodā, piedzīvot noreipšanu, sāpes, pacelātību, atvēršanos, pateicoties īpašajam, kas notiek cilvēku starpā, mīļotā uzmanība, atsaucība un attiecības. Tā ir paša liesma vai spēks, kas notiek starp vīrieti un sievieti, kuras dēļ cilvēks var daudz ko paveikt. Tad ir draugu mīlestība, grieķiski filijā. Izjūtot patiesu prieku vienam par otru, pievilkšanos un vēloties atbalstīt un dalīties. Tad ir vēl tēvzemes mīlestība, ko mēs saucam par patriotismu, kad cilvēks tās dēļ ir gatavs upurēt daudz ko, un arī pats sevi. Un tad ir tā mīlestība, kuru šeit apustulis Pāvils cildina, kas ir agāpiskā mīlestība, agāpe, kurā cilvēks ir gatavs atdot sevi, neko neprasot pretim. Tā ir principiāla, altruistiska nostāja. Tā ir attieksme rīcībā, kas veidojas pateicoties personības augstākajām kvalitātēm, kas veidojas pateicoties Dieva darbiem dvēselē. Parasti gadījumos, kad ir patiesa mīlestība, tad par to netiek daudz runāts, tā tiek vienkārši darīta. Mēs rīkojamies tieši šādi, tādēļ, ka mīlam. Cik svarīgi ir mīļie draugi, ka mēs spējam mīlēt. Mīlestība mūsos patiesībā atraisa tāda veida spējas, kādas citreiz liekas mums varbūt nemaz nav bijusi. Mums, kā ticošajiem uz trīsvienīgo Dievu, šajā dienā ir svarīgi atgādināt vienkāršos patiecības, varbūt arī manīži atkal un atkal. Jāatgriežas vai jāiemācās mīlēt, saprast, apzināties, kas ir mīlestība. Nevēlt apustulis Pāvils savā vēstulē korintiešiem raksta, kas tā tāda ir un cik nozīmīga tā ir. Tā piešķir jēgu, mērķi un saturu visam skaistajam, kas tiek gan kultūrā, gan daudz kur citur tiek formulēts. Nav neviens varoņdarbs, kas būtu samērojams ar mīlestību, bet mīlestība ir tas spēks, kas dod spēku paveikt patiesus un lielus varoņdarbus. Mīlestība piešķir kvalitāti visam, ko vien mēs varam paveikt. Interesantais ir tas, ka mīlestība atklājas pašas vienkāršākajās lietās, cilvēku sadzīvē. Tas ir tādēļ, ka tā izpaužas visvairāk caur mūsu attiecībām, atbalstā, bez nosacījuma labvēlībā, uzticībā un paļāvībā. Un nopietni pārdomājot pie Pāvila rakstītā jēgas, kā to iespējams īstenot, mēs būsim spiest atzīt, ka tas nemaz tik viegli nav iespējams. Un brīnumainais apustuļu tekstā ir tas, ka viņš apraksta mīlestību kā augstāko kvalitāti vai rakstura īpašību vai personības iezīmi, ko Pāvils patiesībā sauc par dāvanu. Tā ir harizma, mīlestību tev kāds uzdāvina, un nebija vienkārši kāds, bet mīlestība ir dāvana no Dieva. Tā dzimst mūsos no Dieva žēlastības. Tas nozīmē, ka spēja patiesi un bez nosacījumiem mīlēt nenāk no manis, bet to man iedod Dievs. Attiecībās ar Dievu varas sadziedēt tās rētas, ko savas dzīves laikā esmu guvis no cilvēkiem vai no paša nemākulības, vai arī iemācoties mīlēt pa īstam un tieši Dieva spēkā.
Vispirms uzticēties un iemīlēt Dievu pašu, un tad arī tos cilvēkus, ko viņš man dod manā dzīves ceļā. Varētu pat teikt, ka cilvēks, kurš iemācījies pielietot šo lielo dāvanu, ir kā iemīlējies. Un līdz ar to šī diena ir arī priekš ikviena, kurš mīl Dievu un mums dāvātos ļaudis. Lai priecīgi Valentīna diena jums, mīļie draugi!